Izies vakara tiešraide YouTube, jā. Un mēs ejam nelielā pastaigā. Un tāpēc nelielā pastaigā. Mēs esam nometnē, kaut kur pilsētā. Un tāpēc mēs esam nometnē, tāpēc, mēs esam visādi tur blogot var, un reku mans draugs, redzat, draugi, šodien izies jauna tiešraide, tāpēc ļoti laba man patīk. Tāpēc es gribēju jau sen izlaist. Šodien vakar, bet arī gribēju aiziet uz jūru. Gribēju aiziet, jo tāpēc nometne bija ļoti laba, bet arī labi. Tāpēc, ka jūs jau labi zinat, jo tāpēc man arī viena kājiņa arī saplīsa. Nezinu kādā veidā, bet saplīsa man. Jo tāpēc, tāpēc, ka es gribēju filmēt un saplīsīju. Un tāpēc izies jauna tiešraide, ja? Šodien. Tas būs vakarā. Izies, ļoti forši. Un tāpēc pirmdien mēs atbraucām pirmajā. Šodien ļoti laba diena, un tāpēc mēs aiziesim. Man arī patīk blogot, tiešraides taisīt, un ko tik ne. Un tāpēc es arī biju jūrā bildes taisīt, jaunas bildes, uztaisīt jaunas, jo tāpēc, mēs tagad ejam nelielā pastaigā, un tāpēc, šitien mēs ejam. Mēs te no rītiem gājām, tāpēc arī ogi lidoja, kas tik te nav, Jo tāpēc man baigi patīk tiešraides filmēt, jo tāpēc, Un svētdien arī kaut kā, mēs paliekam līdz pašai svētdienai, jo tāpēc jaunas bildes man ir, un Tāpēc es gribēju nelielu blogu, tāpēc un kaut kā, es gribēju arī izlaist tiešais, tāpēc, ka mani vecajā nometnē pagājušā gada 2003. gads, un tāpēc es sen gribēju taisīt, tāpēc, ka labi. Pēdējais video, kas būs šodien, 2. jūlijā. Un mēs arī bijām uz veikalu, bet es uz veikalu arī nebiju, tāpēc, ka es negribēju pirkt, tāpēc, ka es negribēju tādu lielu naudu tērēt, lielo, ko man Raimonds iedeva uz nometni, 15 eiro. Es negribēju vienkārši tērēt, tāpēc, ka es gribēju sakrāt naudu tumbiņai, tādai kā vienam draugam ar gaismiņām. Tāpēc, neliels tāds. Un tā kā ir. Un tāpēc mēs atrodamies
Mēs atrodamies mežā. Redzat, draugi, skatītāji. Un tāpēc man arī interesē blogot tiešraids un ko tik ne. Un tāpēc man arī, jā, es arī šodien vakar es labi gulēju, vakar mēs piepūtām magraķus, labi, mēs tur sākumā tur kamēr atveda mantas, kamēr mēs iekārtojāmies un kamēr mēs uzpūtām tos meiteni, mēs darbinieki lejā guļā, darbinieki mūsēji. Viņi darbinieki guļ otrā stāvā, mēs dzīvojam, sajaucina otrā, bet pirmajā stāvā darbinieki, mēs dzīvojam otrajā stāvā visi. Gan meitenes, gan zēni un ko tik ne. Un tāpēc es gribēju pateikt tā. Es nezinu. Tāpēc es arī gribēju pateikt par tiem magračiem. Gribēju pateikt par tiem magračiem, tāpēc, ka gribēju pateikt, nezinu kā, mēs tos magračus mēģinājām pumpēt, pumpi parasti. Čaka, labi, 2 magračus mēs uzpumpējām. Un pēc tam tur vēl vajadzēja pumpēt, bet kaut kā neizdevās un beigās mēs izdomājām tādu ideju, ka vajadzētu, mēs pumpējām, labi, pūtām magračus ar muti. Tā kā baloni, pūtām ar muti. Un beigās mēs tur uzpūtām, iekārtojāmies. Un ko tik ne, jo tāpēc es nezinu. Jo tāpēc, es gribēju vēl arī pateikt, ka es arī gandrīz arī ar vienu darbinieci saskrīdējos, tas bija vakar. Un es arī zinu, ko izdarīju. Es arī, piemēram, tā, bumbu pārsitu pāri. Labi. Un tad es vēl gāju uz jūru šodien, vakar gāju šodien, un ko tik. Un es arī jaunas bildes uztaisīju, un veikalā bijām, kur tik vēl ne. Un visu to darījām, kas nākās. Es saku, es nezinu. Te ir meši, bet mēs tik lielu kilometru nogājām, un tāpēc, labi. Ej, tu nost. Labi. Es jau parunājos Anitu, ar darbinieci, kas tur Rīgā dorēja. Parunājos un tā. Neko īpaši, ne. Arī filmu skatījos vakaros. Dažreiz arī, visu, ko darījām. Un tāpēc mēs esam arī YouTubes fani, un tāpēc, nomalā kaut kā, Un es arī gribēju piebilst tā, svētdien, Un tāpēc arī svētdien, krāmēsim arī mantas iekšā, grēbes, tur, es nezinu, kā būs, bet mēs brauksim
ar busiņu uz Rīgu, nevis ar autobusu, tāpēc, ka sajauca un gribēju ar autobusu, bet ar autobusu tur. Es nezinu, bet, šodien lieliska diena, jūta laba ir, bet, labi, man es nezinu. Tas smaržo, tā kā es nezinu, tā kā īstā mežā, bet, labi, melenes reku. Labi, te nav tas, bet, labi ir. Es jums parādīšu. Zat graugi. Reku, šitie te būs brūklenes, tur melenes un vēl sēnes. Un tā, man patīk, let's go. Kā? Un es arī, tāpēc kā ej tu nost. Un es arī gribēju pateikt, ka šodien es arī sakrāšu naudu, nopirkšu tur, sakrāšu naudu, nopirkšu tumbiņu, to spīdīgo, un tāpēc ej tu nost. Tāpēc, ka man arī patīk logot. Pēdējā tiešraide, kas būs šogad, tā būs nometnē. Tāpēc, ka Reku, es jums parādīšu, es nezinu. Reku, tur tālumā. Reku, redzat graugi? Tur mans graugs ir. Es nezinu, bet labi. Reku. Labi, te viss kas ir. Bet kaut kā, Apakaļ ceļā mēs zināsim. Kā es gribēšu izstaigāties, jo tāpēc izlaidīšu pēdējo video šogad. Un nākošgad es toči nefilmēšos. Tāpēc, ka manī zinca kopā YouTube tiešraids. Es pat nevaru pateikt. 1000 vai cik tur bija, bet, es arī garšīgs vakariņas pāēdu garšīgs vakariņas, jo tāpēc, ka vakņās mums bija griķi, tad bija griķi ar mērci, salāti bija, kompots, bet, kaut kas tā. Kaut gamlīgi sula bija. Un vēl bija tur končs, bet vēl arī vienam draugam mums bija dzimšanas diena tur. Šodien bija, viņam ir vēl, bet kaut kā rekošams parādīšu. Reku tas akmeņš šitas te. Reku. Un tāpēc ej tu nost. Un tāpēc šitas video būs ļoti garš, bet labs. Mēs ļoti garu izlaidīsim. Pēdējais video būs, kas šodien būs, tāpēc es nezinu. Laikam un Reku. Labi, tur ir kaut kas tā, bet, kārtīgi izstaigāsimies. Un tāpēc, manis arī vēl gribēja paveikt. Es arī vēl pasūtīju Vācijas karogu. Pasūtīju Vācijas karogu caur internetu.
Bet, zini, baigi ilgi bija jāgaida. Es nezinu, bet, diezgan ilgi bija jāgaida. Kamēr atnāks, kamēr viņš bija sākumā Polijā. Un kasi. Jā, jotalā, ej tu nost. Un tā kaut kā. Un šitas YouTube liksies pēdējais video, jā, ko jūs redzēsiet, jā. Un tāpēc es gribēju jums arī pateikt. Neliels, kaut kā neliels video, jā, bet, normāls, tā minimums. Kā mazākā puse, jā. Un reku. Mans grauks to iet, rektu. Un tāpēc, ej tu nost. Es nezinu, bet, labi, ka izdevās izlaist, tāpēc gribēju arī jūrā izlaist, bet, labi. Jūrā nesanāca, tāpēc, ka tur bija cilvēki kadrā, pateica, ka vai beidz filmēt un tā. Kaut kas tur bija, jā, bet kā aiziet staigāt, ar draugu mēs esam. Un draugs iet pa priekšu, ko es nesen rādīju, jā. Un tāpēc mēs baigi tālu aizgājām, skaties, draugi. Redzi, tu no turienes līdz. Ko ejam tālāk, let's go. Ej, tu nost. Un reku, tā arī būs sēnes, melenes, brūklenes, tā kā stiklos. Stiklos jau arī bija tāpat. Stiklos arī bija. Melenes tur, es nezinu. Vai te būs melenes šī vieta? Sēnes, brūklenes, baravīkas, viss kastei. Tāda smarža, tā kā parasts mešs, jā, un ej, es nezinu. Pielikšu YouTube, un tāpēc jūs jau sapratāt. Man arī patīk tiešraides filmēt. Jā. Es arī nopirkšu saldumus, ka es sakrāšu stundu, nopirkšu pēc stundas saldumus, un pēc tam, es nezinu, ko dzīve rādīs, tas būs. Un tāpēc, baigi tālu aizgāju. Mēs jau apakaļ ceļu zinās, tāpēc, ka jūs jau labi sapat. Jā. Jā, un tāpēc... Хочешь забыть или вовсе не знать? Девочка, кипишь, скандал, суета. Всем за советом ты звонишь опять. Но передашь, как люблю твою мать. Проще послать, чем устроить войну. Дикая кошка, нервы не вернуть. Видимо, в чувствах вся твоя беда. До тебя такого не видал. Jā, vai varētu izteikāties? Nometnējā. Для Растамана бомба, как будто амазонка. Ее глаза как комбо, и по начнется ломка. Голоса звучали звонко, как будто в катакомбах. Играл мотив, как бомба, разбивая на Jā, nekā pārējā. Labi, čau, draugi. Labi, čau. Atā. Piesakot, abonēt YouTube kanālu.
A tā grauj jūsu tu labākie tā.